Atvesļošanās vingrošanas jeb cigunu pirmsākumi ir meklējumi senajā Ķīnā, taču mūsdienās tā ir iemantojusi lielu popularitāti visā pasaulē un arī Latvijā. Ci nozīmē iekšējā enerģija, savukārt gun – darbs ar sevi. Kā ar elpu? Elpa ir pamats visam, jo ieelpojot gaisu, mēs ieelpojam visas 5 stihijas, kas ir apkārt, kas ir visumā, kas ir kosmosā un kas ir dabā. Tātad, kā ķīnieši to sauc? Koks, uguns, zeme, metāls un ūdens. Un, protams, kopā ar gaisu mēs ieelpojam visu un uz izelpas virzam uz visu ķermeni. Tas ir ciguna pamats. Viegls smaids vismaz iekšā sirdī. Sirdī un šeit pierē un šeit vēdarā smaids. Un galva arī smaida. Smaids, atceraties, kad lūpu kaktiņu uz augšu, tad uzlabojas asins rīta galvai. Igors pārliecināja, ka tas ciguns ir veselībai, sirdsmieram, nerviem, visam kam. Un vienmēr atgādina, ka jāsmaida, esiet labvēlīgi pret visiem. Mēs tā arī to uztvērām. Bieži izmantojat 10 smaidus, lai uzlabotu garastāvokli. Galva smaida debesīm, debesu spēks ieplūst jūsos. Un es vienkārši atnācu uz tāda pat ievada lekcija bija arī šai skolā. Un kas man iepatikās? Man ārkārtīgi iepatikās viņa kustības. Tas bija tāds tā kā deja. Un tā es sāku nākt, jā. Tā ir atvesļošanas sistēma, var teikt. Atvesļošanas, ārstniecības un profilakses. Jā, kurai jau ir 5000 gadu, un tur ir fiziskie vingrinājumi, pareiza kustība, tur ir elpošanas vingrinājumi, pareiza elpa, un tur ir vingrinājumi prātām. Sākumā man ļoti sāpēja mugura, un es teicu, es nevaru parakt, es pusstundu parūku savu lielo dārzu. Igors pēc pāris mēnešiem prasa, cik tu tagad vari parakt? Es saku, jau varu stundu, jau ilgāk. Man uzlabojās, un muguras skalošanas vingrinājums visādas viņš rādīja. Kad nāca pavasaris, viņš jau redz, kam dārs, tā tad paskalosim muguru. Ļoti labi palīdz pie sāpēm mugurā, nomierina nervu sistēmu, likvidē stresa sekas, uzlabojas arī miegs un vispār uztvēre cilvēks kļūst tā kā tolerantāks, kā to sauc medicīnā, pret ārējiem faktoriem. Ārsts Igors Kudricevs par cigunu sāka interesēties, kad pašam bija nepieciešama atvesļošanās pēc Černobiļas katastrofas 80. gadu vidū. Šodien viņš ir vairāk grāmatu autors, veselīgu dzīvesveidu popularizētājs un cigunu skolotājs. Cilvēkam vienmēr dzīvē ir veiksmi, ja viņš satiek savu skolotāju. Un es domāju, tie cilvēki, kas mācās cigunu pie Igora, šī veiksme tiešām ir stāvējis blakus. Jo Igors ir ārkārtīgi mierīgs. Viņš nekad nepārmet nevienam, ja tu kaut ko neizdari. Ieelpa uz vēderu, izelpa pa visu ķermeni. Tur doma nāk klāt arī, kā viņš stāsta, kur. Domājiet par to, uz kurien jūs ieelpojat un kā jūs izelpojat. Visur jādomā līdz arī. Pirms 15 gadiem medicīnas ciguns ir atzīts Latvijā kā oficiāla medicīnas tehnoloģija. Tātad to akceptē Veselības ministrija. Tas nozīmē, ka to drīkst izmantot ārstniecības iestādēs un ārsti tiek certificēti šajā metodē. Šobrīd notiek pirmais lielais apmācības kurs Stradiņu universitātē. Tad cilvēkiem interese ir. Es to pieņemu, ka tomēr tas ir darbs ar enerģiju, ka tas nav tikai atpūta meditatīva. Es to uztveru tiešām nopietni, ka nekas pa velti šai dzīvē nenāk. Rokas var atslābināt un vienkārši paturēt delnu centriem uz nierēm, lai rokas silda nieres. Super! Ļoti labi. Tas ir dzīvesveids. Palīdz gan sakārtot domas, gan veselību. Man, starp citu, ļoti sāpēja galva, ka es atbraucu uz šejieni. Darba diena gara, bērns slims mājās un visādas tādas citas daudz lietas. Tagad man galva nesāp. Es jūtos mierīga, līdzsvarot, lai cik es sagurus, būtu pirms nodarbības, tas viss pazūd nodarbības laikā. Vispār cilvēki saka, ka
viņi kļūst laimīgi. Tāpēc, kā laimes hormonus var izstrādāt, endorfīnus un citus, kas vienkārši rada mieru. Un tas ir labi. Caur kājām dabas spēks ieplūst jūsos caur degunu un aizpilda visu.